paturpinot šo stāstu, man šķiet, ka te nav runa par korumpētāko. Par nolaidību un izdarību. Jā, es domāju, bet tam, kam es piekrītu, ir sajūta, ka tas tiek tā kā tehniska valdība, kas nodod, jo tas paradoxālākais bija tad, kad bija diskusijas par tām algām. Tad, kad budžetu apsprieda, tad bija tas saruna par, kas tad būs ar tām algām? Vai tad audzēs, neaudzēs? Ir fakts, ka šobrīd inflāciju algu un dzen augšā valsts pārvalda. Ka schēma ir uzbūvēta tāda, ka valsts pārvalda paceļ algas, uzreiz palielinās vidēja alga un ir atkal pamats pacelt atkal algas, lai būtu, tā kā viņi iet līdz abortais loks, jo tā valsts pārvalda arī tik liela, ka viņi sāk noteikt. Ne tikai valsts pārvalda, bet arī budžeta finansētie. Jā, teiksim, tādā plašākā mērogā. Un tad paskatoties uz Air Baltica, Rail Baltica, visiem šiem projektiem, tad caur lupu paskatās uz viņu. Tur pat nav korupcija. Tur vienkārši tie projekti tiek normāli tā izēsti. Tur algas, mašīnas, benefiti. Viņi vienkārši izēd to projektu no iekšā un pēc tam atdos nākošajiem paēsties. Un valsts tik iešķūrē naudu un tas tiek izmaksāts algās 27, 20 tūkstoši, atsaucoties šo diskusiju, bet man arī patīk, ka tā diskusija arī iepriekš. Cik tad tur ir tās algas? 27 tūkstoši eiro mēnesī algas. Mēnesī 27. Cik tas izmaksā priekš mums kā nodokļu maksātājiem tiek ar 3,8. Tad tur vēl klāt mašīna. Kad piesnieks iegriežās tur tas viss, tas cilvēks. Un tad, kur tad tā produktivitāte? Un tas ir vienkārši ir izlīdus. Tie lielie projekti, viņi ir izlīduši tā kā tāds pumps. Bet pēc būtības jau mums visā valsts tajā aparātā ir šī mehānisms strādā. Foršas algas. Kukuļi nav jāņem, tev tikai jānoturās pie šīs algas pēc iespējas ilgāk, un viss ir kārtībā. Viss, tad ir dzīve nokārtojusies, un tikai nevienu lēmumu nepieņemam. Tikai, jo tad sākās iestājās kaut kādas atbildības, kuras īstenībā nav iestājušās, bet pēkšņi nedod Dievs viņam. Līdz ar to tad vēlme pieņemt lēmumus nav nekāda, atbildību uzņemties nav nekāda. Ja būtu koruptīva sistēma, tad vajadzētu arī kaut ko izdarīt. Tur kaut kā, tur korupcijā, tur kaut kāds atnes kukuli, tev kaut kāds lēmums jāpieņem. Jā. Šī te nav nevienu lēmumu nepieņemam. Es tam nepiekrītu, teiksim tā. Mēs redzam, ka ir uzbūvēts trešdaļa tilta Daugavā. Mēs redzam, ka ir uzbūvēta milzīga stacija pie lidostas. Mēs redzam, ka tiek būvēta stacija pilsētā. Tie ir projekti 100 miljonu. Un ir cilvēki, kuriem tas ir izdevīgi, kuri ir saņēmuši naudu, kuri tie ir projekti, tie ir līgumi, kas valstī ir minusā, bet kādam ir plusā. Kāds to būvē, kāds to piegādā, un summas tur ir super milzīgas, un tas nenotiek tāpat vien. Ja? Tas, ka, teiksim, šie te nevajadzīgie projekti, viņi kādam ir ļoti vajadzīgi. Kāds nopelna 10 miljonu uz šiem projektiem, un principā tas nav nekāds noslēpums, tu var viegli apskatīties, kas ir beneficiāri no šiem projektiem. Ja? Visa valsts ir zaudētāji, bet ir konkrēti beneficiāri šiem projektiem.